Manā dzīvē miegs ir bijis pilnīgi miskasta. Un tas ir pat kompliments. Ja mēs neskaitām tās vasaras, kuras cēlos 3 pa dienu un gāju gulēt 5 no rīta, arī tajos brīžos, kad ir skola, it kā tev ir 8 no rīta jābūt skolā, gatavs, ja noteikti lieta, kur jābūt. Un tev vajadzētu saprast, ok, tagad man jāiet gulēt, lai es dabūtu pietiekami miegu. Un atkal tu piecelies un saproti, es nedabūju pietiekami miegu, es atkal jutīšos drausmīgi dienā. Un atkal. Un es salaboju to. Es jau pusgadu ceļos 5 no rīta, eju gulēt pirms 9, un bum. Un šodien es tev pastāstīšu tās lietas, ko es pierakstījis, kas man palīdzēja to izdarīt, un kā tu vari, reāli to sistēmu es tev iedošu tavās rokās, lai tu vari salikt savā dzīvē tieši to pašu, un beidzot, tā kā viss saka, tev vajag labu miegu, lai optimizētu geinus, lai varētu tos muskuļus būvēt, beidzot tu varēsi to izdarīt. Bet pirms tam man tev jāapstāst, kā es tikko sačakarēju visu savu miegu. Es sāku ar to, kad es aizbraucu pirms nedēļas uz tādu džeku sajietu, mēs aizbraucām uz mūžu, palikām tur pa nakti, un sociāla vide, protams, tu neaizies laiks gulēt. Pēc tam nākošā dienā es nepiecēlos, protams, 5, aiznākošā dienā es aizbraucu pie krūsmātes, un tad, protams, arī jāpabazarē pa vakariem, un tas ir lielākais šīs miega ciklu galinātājs, nogalinātājs, īpaši, ja mums ir jāceļās uz darbu, uz skolu, uz 8. Pirmā lieta, tev jāsaprot, cikos tev jāceļās. Cikos tev jāceļās, cikos tev būs puslīdz lielāko daļu dienu tev vajadzētu celties. Lielākajai daļai tas būs 7, lai ir. Ja tu negribi tā kā es 5 celties un pirms tam pastrādāt, tad tas ir pavisam cita lieta. Tātad 7 celties, tev vajag 8 stundas. Labi, ja tu esi pieaugušais, tad varbūt tu savādāk. Ja tu esi bērns vai pusaudzis, tad tev tiešām vajag. Un dažiem tu jūtīsi, ka tev vajag pat vairāk dažreiz. Un es personīgi uz 9 stundām vislabāk operēju, bet tas tā. Ok, noskaidām no tā 7, 8 stundas iepriekš, tas ir 11 vakarā. Un tad ir no tā, tev vajag 40 minūtes, lai aiziet gulēt. Tad, labi, 10, 20, ok, cik tev vajag pirms tam vēl, lai izmazgātu zobus, kāds 20 minūtes, tur nomazgāties, izmazgāt zobus, 20 minūtes, pieņemsim 30 minūtes, ok, tad, kur man matemātika palika, tad 9:50 tev vajadzētu, ok, ejam, visu nometam zemē un visu. Un tieši tas bija mans pirmais solis. Es izveidoju Google kalendāru, kur es redzēju, ok, man ir lai es dabūtu visu savu miegu, tad man vajadzētu šito izdarīt līdz tam, kad es, ok, tagad jāiet prom, jāiet darīt pārējo. Un tas man palīdzēja nenormāli, tāpēc, ka es zināju, kur es ielikšu šos darba blokus, un es sapratīšu, kurā vietā es varēšu, un man bija ko darīt. Es taisu vēl joprojām katru dienu video, un man ir skola, un man ir jāiet uz treniņu zāli, man jātaisa ēst pietiekami, man nav tā, ka, vienkārši, vispār nav ko darīt, tā viss. Nē, man joprojām ir kaudze sarakstiem, bet, principā, mauc, saproti, kurā brīdī tev jāiet gulēt. Varbūt tev būs līdzīgi kā manam brālim, viņš iet spēlēt ar draugiem kompi, un viņš nevar atmest, mačs iet un tā. Bet viņš nemaz nezināja, cikos viņam jāiet prom. Viņš nezināja, kurā brīdī viņam jātiet no tā kompja, lai laikus aiziet gulēt, un nākošajā rītā nejustos atkal, tu stulbens, kāpēc tu neaizgāji tad gulēt, bišķiņ ātrāk, jā. Un man joprojām ir tāds sajūts, man joprojām ir tādi, bet tagad tu esi izpratis, kurā brīdī tev jāiet gulēt, tas paliek arvien mazāk. Protams, ar šo vienu nepietiks, jā, ok, es zināju, ka man jāiet tajā brīdī gulēt, protams, jā, bet vēl viena lieta, kas tev var palīdzēt, vēl viena lieta, kas man palīdzēja mežonīgi īstenībā, ir tas, ka tev vajag to winding down rutīnu. Vienalga, tev liekas, tur gaismas, kāda šķirba, tur telefons, kāda šķirba, es tāpatā man aiziet gulēt. Tas nav dēļ zilās, protams, tas ir
liela daļa dēļ zilās gaismas, bet tie telefoni un tie ekrāni un gaisma nav dēļ tā. Tas ir pamatā dēļ tā, ka, ja tev ir gaisma, ja tev ir telefons, ja tev ir dators, tev vēl joprojām ir šie signāli, ka tu vari darīt vairāk. Ka tu vari kaut kur aiziet, pačinīt šito, kad pačinīt to, man tā ir tā iespējas, tā kā jāpiestājas, jāatrod, atradīs, un tad jau pusstundu ir pagājusi. Un tad jau vairs nav jēgas iet gulēt, tāpēc, ka kāds šķirba, tu jau tāpatām nedabūs pietiekami. Jā. Tā kā tas ir arī iemesls vienkārši tā, kad tev ir tas laiks, tad tu ej mazgāt zobus, aizej nomazgāt zobus, vai tur ej izmazgāt matus, tur nezinu, ko tu vari darīt, kas ir tavs vakar rutīna, un tad tu ej, iesēdies gultā, mēģini tumsu uzturēt, tāpēc, ka tad tu atkal gribēsi kaut ko citu činīt, ja. Kāpēc mans dators ieslēdzās tikko? Un tad tu iesēdies gultā, un tev vajag grāmatu. Vakaros grāmata, arī ja tev nepatīk lasīt grāmatas, vai tu negribi, vai ko tu arī attaisnotos, tas ir labākais veids, kā samazināt šo sirds ritmu zemāk un sagatavot sev miegam un justies tāds, jā. Un tagad tu palasīsi jau to grāmatu, tad nemaz tu to telefonu negribēsi ņemt, tāpēc tu esi jau izveidojis tādu tā kā progresu, lai iet gulēt, lai labāk aizmigtu. Un bum. Es tev iesaku vēl pameditēt tās 5 minūtes vakarā, pāelpot, principā. Tu uzliec medito tādu aplikāciju, un tad tu pāelpot 5 minūtes, un tad insane. Vienkārši super. Tas man palīdzēs vienkārši tev uz to stāstu tagad. Un vēl joprojām tu vari ievērot šīs visas lietas, ko es tev tikko stāstīju. Visu var ievērot, un tāpat tām būs sūdīgi. Ja tu neizmantos šo pēdējo, ko es pārsteidzoši daudz cilvēki tā kā laiž garām, garauz pilnībā. Tu nedrīkst dzert kafiju. Arī ja tu nejūti, ka tu pēc kafijas tev ir sliktāks miegs vai kaut ko tam līdzīgu, tas ir reāli zinātniski pētījumi veidoti, ka tie cikli ir drausmīgāki, tev ir ne tik kvalitatīvs miegs, arī ja tu vari aiziet gulēt. Nu labi, ne jau tikai pilnībā nedrīkst dzert kafiju, ko es tev arī iesaku pamēģināt, vienkārši izslēgt vispār kafiju, cik tas ir grūti tev atmest, un tas tāds foršs izaicinājums, lai tur resetot to kafijas, to pretestību tavam ķermenim, un tad tev mazāk kafija jutīsies kā vairāk kafija un bet principā samērā tā kā puslitrs maksimums. Tā kā puslitrs jau ir pietiekami daudz, un to tu drīkst dzert tikai 1 līdz 2 stundas pēc piecelšanās. Šis ir Hjūmans dakterīts, gudrs dakterīts, kurš podkāsts taisa un visu to, viņš to visu laiku stāsta, visu laiku atkārto, un arī tur saules gaismu, tas arī, protams, palīdzēs viss, bet šis ir tas reāli lietas, ko es izmantoju savā dzīvē. Un tu paņem to kafiju, 1 līdz 2 stundas pēc piecelšanās, izmanto, tā kā tu vari dzert viņu, un 8 līdz 12, iesaka tās 12 stundas pirms iešanas gulēt. Tā kā tev ir vienkārši tāds bloks, kurā drīkst tu dzert, un ja tu izej ārā no tā bloka, viss. Tā kā vienalga, tev tur čomi vai tur tā kā darba biedri. Viņi it kā tur dzer to kafiju, viņam ir tā pauzīte, kolēģi. Un tev ķipa dos, tu arī varētu padzert. Un protams, tā vēlme ir, un tā mazliet kafijas atkarība arī, ja tu to neatzīsti, tomēr ir, un tomēr tu gribi, un tās ir garšīgi, un forši. Bet tas vienkārši bojā tavu miegu. Tas bojās nākošās dienas vienkārši to sajūtu, cik tu esi priecīgs par dzīvi. Un es, atšķirībā no cilvēka atkal, bet tas, cik tu esi izgulējies, cik labi tu izgulējies, tas vienkārši tā kā reizina tavs dzīves prieku, reizina tavs sasniegums, reizina to, kā tu vienkārši jūties, kā tu ej cauri dzīvei. Tā kā es nezinu labāku lietu, lielāku brīnumu kā miegs, labs miegs, un tagad es esmu dabūjis to, tagad es esmu sasniedzis to, un vēl joprojām man ir grūti to izdarīt, vienmēr uzturēt labu miegu, un kā es jau teicu, tikko pēdējā nedēļas laikā visu sačakarēju mazliet. Tā kā es tev iesaku vienkārši paņemt
pociņu, pierakstīt to, ko es tev šodien teicu, mēģināt implementot, aiziet uztaisīt to Google kalendāru, sačinīt, mēģināt atrast, kurā brīdī tev jāiet gulēt un nedzert to kafiju un, jā. Es tev iesaku to izdarīt. Un es tev arī iesaku aiziet pačko zem šī video, tos linkus, tur ir vienspadienas coachings, tā kā fitness coachings, ja tu vēlies, lai es tev palīdzu tieši tavā situācijā, no tevis prasa tikai pirmsbildi un pēcbildi. Un, ja tu vēlies pievienoties ciltī, tā kā latviešu izaugsmes ciltī, arī tur ir 2 linki, WhatsApp grupu, Discord servis, un tur es arī katru svētdienu 8 no rīta veidoju šo grupas video zvanu, un vienkārši pievienojies, ja tu vēlies, lai es tev palīdzu tiešāk, tā kā padomu tev, ja tu negribi tieši tur fitness, coachingu vai kaut ko tam līdzīgi, vienkārši pievienojies, būs forši parunāt ar tevi, un tur arī treniņu programma, tā kā pačkodos linkus. Bet tas jau ir izpēk šī video, tiekamies rīt. Dienā būs video, tā kā nospied to sākumu pociņu, un es nospiedīšu gaisā aizsūsējumu augumu, ja liekas, ka viņam varētu šis noderēt. Un nāc ar mani, izšaujamies caur atmosfērai!